1 kilograms reklāmu. Tik daudz katru mēnesi nonāk mūsu paskastītēs, izpētījuši Vidzemes augstskolas studenti. Viņi kampaņas Mans pasts, mana izvēle ietveros atgādina, ka pastkaste nav miskaste un vēlas aktualizēt šo problēmu Valmierā. Tās sūdzības var dzirdēt no visām pusēm tāpatās, ka cilvēkiem tomēr nepatīk saņemt šīs reklāmas, un viņas ir kaitinošas un nezin, ko ar viņām darīt. Un mēs arī savas kampaņas ietveros aptaujājam cilvēkus. Un tad pašlaik šie aptaujas dati arī mums parāda to, ka lielākā daļa cilvēku saņem šos reklāmas sūtījumus par daudz, un viņi nezina, kā īsti no tiem atteikties. Lai informētu Valmieras iedzīvotājus par iespējām, kā atbrīvoties no nevēlamajiem drukātās reklāmas sūtījumiem, studenti rīkoja akciju. Tās laikā viņi dalīja uzlīmes, kuras norāda par nevēlēšanos saņemt reklāmas bukletus. Valmieras iedzīvotāji neslēpa, ka ir noguruši no šādiem sūtījumiem, kas katru dienu pārpilda viņu paskastītes. Pārsvarā jau es viņus tā kā salieku čupiņā un ielieku tur kaut kur miskastē vai ko tam līdzīgi. Es parasti, protams, viņus pārskatu, bet es ļoti bieži vien tāda, ka viņi ir pilnīgi bezjēdzīgi un nav nekā vajadzība viņus īstenībā pat lasīt. Man sieva par to, viņai ir kaut kāda interese par to reklāmu, ja? Bet nāk pie mums mājās, nāk pat tādi no tādiem veikaliem, kuri Valmierā pie mums neeksistē. Tā ir. Tā kā priekškam to vajag. Uz manas paskastītes jau kā 3 gadi ir uzlīme, lai manā neieliek, lai taupa koku un zaļo dabu, lai neievieto nekāds reklāmas bukletiņus un uzaicinājums un tā tālāk. Valmieras doma un organizācija Balta daba norāda, ka šādas un līdzīgas iniciatīvas ir nepieciešamas. Tā ir ļoti laba sociāla kampaņa un kā labs piemērs, ka mums nav jāgaida no malas, ka kāds mums pateiks, ko darīt, kad mēs varam ar vienkāršām metodēm parādīt un paust savu attieksmi un zināmā mērā arī jau ietekmēt. Šī studenta iniciatīva, kā arī citas studenta iniciatīvas saistībā ar vidi, ir ļoti pozitīvs žests vispār Valmierai. Manuprāt, Valmierai tiešām ir iespēja kļūt par zaļāko pilsētu Latvijā. Tieši šī iemesla dēļ, ka sabiedrība ņem rīcību savās rokās un dara tas, kas ir jādara. Kampaņas laikā studenti noskaidroja, ka iespējams atteikties arī no konkrētas tirzniecības vietas sūtītajiem reklāmas bukletiem. Atliek vien nosūtīt uzņēmumiem e-pasta vēstuli ar norādi par atteikšanos. Eksperimentā noskaidrojās arī tas, ka tirzniecības vietas ir ieinteresētas, lai viņu reklāma nonāk pie tiem klientiem, kuriem tas patiesi interesē.